Esat sveicināti Vienses grāmatveidībā. Kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šoreiz mēs izskatīsim aktīvu inventarizācijas un izdēšanas dokumentu noformējumu. Lai atspoguļot datu bāzi pamatlīdzekļa vai nemateriālā aktīva noņemšanu no uzskaites pārdode, to jānoformē vai nu dokumentu preču un pakalpojumu realizācijā cilne PLNMA, vai speciāli paredzētu šim notikuma veidam pārdošanai dokumentu PLNMA pārdošana, kuru mēs varam atrast zem augšēji izvilnes PL un NMA, PLNMA izstāšana, PLNMA pārdošana. Veidojot jaunu dokumentu, tās galvenais lauku aizpildīšana ir analogiska izdevuma dokumenta preču un pakalpojumu realizācija ar vienu atšķirību. Jānorada notikumu pārdošana. To jāizvēlas no attiecīga kataloga, bet, ja saraksta tos neredzam, pirmkārt mēģinām atslēgu atlasīt, nospiežot atslēgu atlasīt. Ja saraksta tomēr neredzam vajadzīgu mums notikumu, pievienojam jaunu notikumu un izvēlējamies vajadzīgo dokumentam. Noradam kontrahentu, apmaksas datumu, tabulas daļu aizpildam ar pamatlīdzekļu, nemateriālu aktīvu vai tas sarakstu, izmantojot plusiņu vai pogu izvēlē palīdzību. Ar dubultklīšķi pievienojam tabulas daļi. Izvēlētas aktīva uzskaitas dati par vērtību un amortizācijas summam pievienojam ar pogu aizpildīt PL sarakstam. Piekrītam. Kur vērtība aktīva uzskaitas vērtība uz pārdošanas brīdi, atlikusi vērtība starpība starp uzskaitas vērtību un aprēķināta amortizācija par visu eksploatācijas periodu, amortizācija, norādīta amortizācija, kas aprēķināta par aktīva eksploatācijas periodu līdz pārdošanas mēnesim, amortizācijas summa, kurai ir jābūt aprēķinātai par mēnesi, kurā tiek atspoguļota aktīva pārdošana. Norādam pārdošanas cenu pēc noklūsējuma PVN piemērošana 23.11, lai to izmainītu uz 57.21 vai akceptētu PVN, vienkārši jānorada keksīti. Šajā gadījumā norādam arī PVN likmi un neaizmirsam par PVN analītiku. Tāpat ienākumu un izdevumu kontus varam izvēlēties no kontu plāna, nospiežot uz 3 punktiņam, vai vienkārši varam ievādīt to manuāli. Dokumenta paredzēta cilne avansa ieskaites atspoguļošanai, ja par aktīvu jau bija saņemta avansa summa. Un aizpildīšana notiek analogiski preču un pakalpojumu realizācija avansas ieskaites aizpildīšanai. Aizpildīt ar avansiem. Cilne papildus varam norādīt informāciju drukas formai, apmaksas veidu, bankas kontu, gadījumā, ja pieņemsim, tas atšķīrās no organizācijas pamatbankas konta, datus par transportu, pārvādāti un tā tālāk. Cilne analītika druka varam pievienot informāciju par komisijas rīkojumu, ja vajag. Dati par komisiju pievienojam dokumenta forma izvēle ar pogu komisijā. Un šī informācija būs nepieciešama norakstīšanas akta drukas formai. Iegramatojot dokumentu, tiek pierēķināta amortizācija par mēnesi, kura notiek aktīva pārdošana. Līdz galām nenoamortizēta atlikusi vērtība tiek norakstīta uz zaudējumiem, kā arī norakstās visa aprēķināta nolietojama summa un veidies arī kontrahenta debitora parāda gramatojumi. Dokumentam ir dažas drukas formas. Realizācijas, pavadzīme pilni invoice, kā arī saistītiem ar šo notikumu dokumentiem, pieņemšanas nodošanas akts,
norakstīšanas akts modernizētais. Dokumentu, kuru varam atrast zem sadaļas PL un NMA, PL NMA izstāšanas, PL NMA norakstīšana, noformē aktīva noņemšana no uzskaites gadījuma, ja tas izstājas no eksploatācijas sakarā ar faktiska vai morāla nolietojumu, likvidāciju vai zaudējumu. Dokumenta galvena norādam notīkumu norakstīšana. Ja kataloga neredzam atteicam, tad pievienojam vajadzīgo katalogam no sākuma. Un pēc tam izvēlējamies vajadzīgo. Norādam izdevumu kontu un iemeslu. To mēs varam izvēlēties no kataloga, bet tas nav obligātais rekvizīts. Analogiski iepriekšējā dokumentam PL/NMA pārdošana aizpildam cilni pamatlīdzekļi nemateriāli aktīvi. Ar poga izvēle un aizpildīt tabulas daļai tiek pievienoti sistēmas dati par iztējušiem aktīviem un tā uzskaites datiem. Ar dubultklikšķi pievienojumu izvēlējamies pamatlīdzekļi, aizpildīt PL sarakstam, piekrītam. Katram aktīvam tiek norādīta pašreizēja uzskaites vērtība, atlikusi vērtība, amortizācijas summa, kas uzkrāta ar norakstīšanas mēneša sakumu, amortizācijas aprēķina summa, kas tiek pierēķināta par izstāšanas mēnesi. Pēc dokumenta iegramatošanas tiek pierēķināta amortizācija par mēnesi, kura notiek aktīva norakstīšana, norakstas visa uzkrātas amortizācijas summa, atlikusi vērtība, ja tāda ir, tiek norakstīta uz zaudējumiem. Dokumentam ir dažas drukas formas. Norakstīšanas akts, norakstīšanas akts saraksta veida, jāizvēlas modernizēta variantu. Informācija par komisiju tiek ņemta kataloga inventarizācijas komisijas, kas pieejams pēc pogas komisija jebkura dokumenta, kur šī informācija nepieciešama. Aktīvu inventarizācijas mērķis pārbaudīt tās vērtības un daudzuma grāmatveidības uzskaites datu atbilstību un faktiska esamību. Inventarizācijas datu atspoguļošanai programma paredzēts dokuments PL/NMA inventarizācija. To mēs varam atrast zem augšējā izvēle PL un NMA, PL/NMA inventarizācija. Veidojot jaunu dokumentu, numurs tiek ņemts automatiski. Datums, datora tekošais datums, bet mainām to jau vajag uz inventarizācijas veikšanas datumu. Pieņemsim šādi. Katram aktīva veidam, pamatlīdzekļiem un nemateriāli aktīviem tiek veidots atsevišķs dokuments. Tāpat var arī izveidot atsevišķus dokumentus ar sadaļu pēc apakšnodaļas, materiāla atbildīgas personas vai uzskaites kontu. Ja konkrēta atlāse pēc minētiem parametriem tomēr netiek uztaisīts, būs izveidots kopējs dokuments pēc izvēlētā aktīva veida. Cilni pamatlīdzekļi nemateriāli aktīvi tabulas daļu aizpildam vai manuāli ar plusiņu, vai izmantojot pogas aizpildīt palīdzību. Aizpildīt. Ir divi varianti, kā mēs varam aizpildīt tabulas daļu. Varam aizpildīt pēc attikumiem, varam aizpildīt pēc faktiskas esamības.
Aizpildot ar variantu pēc atlikumiem, tabulas daļa aizpildīsies tikai ar uzskaites datumu, un visi aktīvi pēc noklusējuma atspoguļojas kā iztrukoši. Lai parādītu to faktisku esamību, jāuzliek keksīti uz faktiski ir lauciņa. Lai attīrītu tabulas daļu, izmantojam pogu attīrīt palīdzību. Aizpildam tabulas daļu ar variantu pēc faktiskas esamības. Šajā gadījumā, lai parādītu aktīvu iztrukumu, jānoņem keksīti faktiskas esamības. Lai piefiksētu aktīva pārpalikumu, tabulas daļai ar plusiņu jāpievieno jaunu rindu un pievienojam informāciju par atrasta aktīvu, to faktiska vērtību un faktiska esamību. Faktiski ir. Dokumenta tabulas daļas rindā aizpildot ar atzīmēm par aktīvu, faktiska esamību vai iztrukumu un noformējot inventarizācijas gaitā atklātas aktīvus, lietotais ar pogu ierakstīt, fiksē izmaiņas. Dokumenta PL/NMA inventarizācijā dati grāmatvedības uzskaite netiek atspoguļoti, bet pēc inventarizācijas rezultātiem ir iespējams sekojošu operāciju veikšana. Inventarizācijas atklāta aktīvu pārpalikumu pieņemšana uzskaite. Šim nolūkam jāizveido dokumentu PL/NMA pieņemšana uzskaite ar operācijas veidu pēc inventarizācijas rezultātiem. To mēs varam izdarīt vai nu PL un NMA sadaļa, pieņemšana uzskaite, operācija pēc inventarizācijas rezultātiem, vai vienkārši dokumenta inventarizācija, spiežam uz pogu ievādīt pamatojoties uz un izvēlējamies attiecīgu variantu PL/NMA pieņemšana uzskaite. Un tad dokuments atvērsies vajadzīgam mums veida. Ienākuma konts un visu pārējo informāciju aizpildam standarta variantu. Neizmirsam likt keksīti aprēķināt amortizāciju. Pretējā gadījumā amortizācija netiek aprēķināta. Inventarizācijas rezultāta atklāta aktīva iztrukumu jānoraksta ar dokumentu PL/NMA norakstīšanu. Un to mēs varam izdarīt vai nu no PL un NMA, PL/NMA izstāšana, PL/NMA norakstīšana, norādīt iemeslu un notikumu norakstīšana. Vai nu, kā arī iepriekšējā reize, dokumenta inventarizācija, izvēlējamies ievādīt pamatojoties uz un izvēlējamies PL/NMA norakstīšana. Šajā gadījumā programma aizpildīs pamatnozīmes, mums vajag pievienot izdevumu kontu, iemeslu varam pievienot, bet, kā es agrāk teicu, tas nav obligāts rekvizīts. Un neaizmirstam aizpildīt PL sarakstam. Varam izdrukāt norakstīšanas aktu. Ja inventarizācijas rezultātā atklāts aktīvu iztrukums vienā apakšnodaļā un pārpalikums citā, jāizmanto dokumentu PL/NMA pārvietošana, lai atspoguļot aktīvu atrašanas vieta izmaiņas. Dokumentam PL/NMA inventarizācijā ir drukas formas.
Pamatlīdzekļa un nemateriālā aktīva amortizācija tiek aprēķināta ar dokumentu mēneša slēgšana amortizācijas aprēķins. Ja pamatlīdzekļam amortizācija par mēnesi tika aprēķināta līdz mēneša beigam, piemēram, norakstot, tad atkārtotas amortizācijas aprēķināšana reglamentas procedūras gadījumā netiks izpildīta. Lai izveidot dokumentu mēneša slēgšana, pievienojam jaunu dokumentu, ievādam datumu, tas būs vienmēr mēneša pēdējais datums, un gramatojam tos. Varam apskatīt drukas formu.